Teorētiski varētu, ja pacenstos un vienotos, bet izskatās, ka nevienam nav intereses mēģināt apvienot identifikācijas karti ar autovadītāja apliecību vienā dokumentā. Tā īsumā var raksturot atbildīgo institūciju attieksmi šajā jautājumā. Tas nekas, ka šādā veidā cilvēki varētu ietaupīt naudu, kas ik pēc pāris gadiem jāizdod, lai šos dokumentus atjaunotu. Ceļu satiksmes drošības direkcijai, kas atbildīga par autovadītāja apliecību izsniegšanu, nebūtu nekas pretī, ja šajā dokumentā tiktu iekļaut identifikācijas kartes dati. Latvijā, diemžēl, nevar iztikt bez vadītāja apliecības, jo Eiropas Savienības direktīva visām Eiropas Savienības dalībvalstīm uzliek par pienākumu izsniegt vienota parauga dokumentu vadītāja apliecība. Līdz ar to runāt par to, ka vadītāja apliecība būtu iestrādāta Latvijā brīvprātīgi izsniedzamajā identifikācijas kartē, faktiski nav iespējams. Otrādi mēs varam skatīties par to, ka Latvijas vadītāja apliecībā varētu būt iestrādāts čips, kurā ir informācija arī cita veida nekā tikai tā, kas ir attiecināma uz vadītāja apliecību. Tikmēr Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir noraidoša pret šādu iespēju un deķi velk uz savu pusi. Viņi labprātāk visu gribētu redzēt otrādāk. Kārtība, uz ko varētu nākotnē virzīties, ir līdzīga kā Igaunijā, kad persona tātad var uzrādīt savu identifikācijas karti, ja personas apliecību gadījumos, kad personai lūdz uzrādīt transporta līdzekļu vadītāja apliecību, jo tātad šī visa informācija par personas tiesībām vadīt konkrētu transporta līdzekli un tam līdzīgi ir pieejama vienotajā transporta līdzekļu un to vadītāja reģistrā. Tomēr šāda sistēma varētu darboties tikai Latvijas teritorijā, jo, kā jau CSDD minēja, Eiropas Savienībā ir noteikts vienots vadītāja apliecības paraugs. Tajā pašā laikā cita Eiropas Savienības direktīva paredz, kā jāizskatās identifikācijas kartē, ja to grib izmantot kā ceļošanas dokumentu. Diemžēl abu dokumentu standarti grūti līmējoties kopā, tāpēc apvienot abus dokumentus vienā esot ļoti sarežģīti. Es domāju, ka šis jautājums ir jārisina nevis nacionālajā līmenī, bet jārosina diskusijas Eiropas Savienības līmenī. Ņemot vērā, ka pašmā iestāde šo jautājumu aplūko katra no sava redzesloka, visticamāk pie kopsaucēja nonākt būs grūti. Priekšlikums no Latvijas puses abus dokumentus apvienot vienā līdz Briseles gaitņiem visticamāk tā arī nekad nenonāks. Uldis Birziņš, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.